Jo, tie jaunieši ikdien mēs esam atpakaļ, mēs atkal mašķirējam pastāvām. Ko mēs sacīt? Jā, mēs esam sacensībās mašķirēšanas. Šodien mēs es un Raivo. Jā, nav neviena vairāk, tā kā jā. Skatieties šo video. Un jā, te jau mēs mašķirēsim, rādīsim. Jā, un jā, tā tālāk. Labi, pagaidām tā. Tā mēs jau ejam mašķirēt, re, kur pārējie cilvēki. Es nezinu, vai kaut ko var dzirdēt, bet jā. Tur mēs tādi divi lielie mašķirnieki. Ja kas, tad dos arī balvas pa mazāko zivi. Tā kā jā, mēs esam uz mazāko zivi, mēs centīsimies neķert mazāko zivi. Tā kā jā, labi, mēs tagad kaut kur iespatosimies, tad jau tiekamies vēlāk. Ko mēs jau esam samatušies, jau sen jau. Re, kur Raivo, lielais makšķernieks jau, re, kur jau viens asaris viņiem šitāds lielāk, tūlīt aiziet to parādīt. Te kaut kur vēl ārē, kur zīves. Šitāds viņš ir noķēris, jā, tā kā tā. Tad jā. Es ar noķēru vienu zīvi, pašu lielāko šodien. Re, kur šitāds te. Maziņš, jā. Jā, te jau mēs te copējam, tagad cenšamies kaut ko noķert. Jā. Bet tas, ka tev ir tā kā apbalvos par to, ka mazākās zivs, lielākās zivs un trešās vietas. Jā, es vinnēju. Un Jākapa mazākās zivs. Ja rītīgi maz zivtiņi. Tā viņš te, re, kur mācīties, kā viņš šidā te darīja, ja šitāds asari izšķirsiet. Jo, mēs esam atpakaļ. Un mēs esam pārgājuši citu vietu, tur ir mans tētis. Jā, tur tālumā ir viņa tētis, tur citu mašīnu. Kurš bija pagājušajā video ar beigām. Jā, re, kur Maija makšķere, re, kur Raivos Kalniņš makšķere, re, kur tārpi ir, tur viņš copē. Rādzivs. Man ir maziņas ļoti asarīši 4. Viņam tāds normāls. Kroči, mēs jau jums teicām, ja kad tas montēs normāli, tad kroči tur būs, ka mēs jums sakam, ka Jākaps dabū mazā balvību. Ceram. Tikai ir mazā ziltiņas balva un ir lielā ziltiņas un 1., 2., 3. vieta. Un Jākapam ir šitāds te ziltiņas vairākas. Jā. Es tur copēju pie zālītēm un tur ķērās. Jā, un Jākapam ir iespēja dabūt mazās ziltiņas balvu. Jā. Ja saķeršu miljonus tāds, te jau sajies. Mans tētis saka, ka es varu būt dabūšu, es dabūšu lielā ziltiņas balvu. Pagaidī. Jā, šodien mēs tikai uz mormiškām maucam, nav nekādas līdekis, nekas tāds. Jā. Tik vienalga. Jā. Mēs bišķi pamakšķerēsim, tagad laidīsim. Jā. Tā jau ķersim atkal lielos asarus. Cerams, jā, Jākaps. Atā. Jākaps Raivo. Jākaps arī grib kādu lielu asaru noķert, jā? Nē. Jā. Nē. Jā. Raivo tikai vai. Nu labi, tad es noķeršu 5 mazos. Jā. Davai. Atā. Te, kur Raivo sēž makšķerā. Te, kur ir. Ne jau viņa, bet Raivo tēta zīves. Raivo zaudē savam tētim. Viņš ir bēdīgs. Mums te kaut ko rausta, bet neķerās. Jā. Viņš tad ripelējās, parādi no viņu. Netais cīņa. Redz kā. Te, kur Roberts nāk. Saki čau jauniešu ikdienai. Čau jaunieši ikdienai. Es kāds pašai. Tur mana makšķerīta. Raivo bēdīgs, jā. Šitas priecīgs. Kraču Raivo tārpi ir tur. Viņas nevar dabūt, tāpēc viņš cenšas viņu dabūt. Tā tas notiek. Skatieties jauniešu ikdienas video. Man āķīts iespūda. Es kastrēšu to kapi. Kāds kapis? Tad šādi šeit notiekās. Nekur Raivo Kalniņš, jo var redzēt, rekur. Es gaidu, kad es dabūšu. Tu dabūji tārpus? Nē, dabūju āķi.
Kā jā, mēs tagad mēģinām dabūt ārpus. Mēs nē, Raivo. Es filmēju, ka es mēģinu dabūt ārpus. Tu jau redz galiņu? Gandrīz. Viss makšanieki, kas mums skatās tā kā uz kaut kādiem debīliķiem. Ko ir? Nu, davai. Vīzī, tas vīzī. Labi, es ceru ar roku pa ekrānu. Mēs atnācām uz šitien te pie krasta apakaļ. Mēs dzeram tējiņu, mēs dzeram. Ļoti garšīgi. This my shit. Tur. Redz, tur viss. Tur. Jā, tur, jā. Tur visiem ļoti. Pat labi ķerās. Es tikko 3 zīves noķeru maziņas un Raivo šitā te. Bet tas ir labi. Jā, tas ir labi. Tas nav slikti. Mēs dabūsim balvu. Jā. Mēs dabūsim. Viņi tik maziņi, lūdzu. Te, kur viņa makšķera, tur mana makšķera. Mana, ka Zini, ko es tagad gribētu izdarīt? Nu. Iebļauties pa visu ezeru. Jauniešu ikdienu labākā. Jā. Vai arī piesakojiet jauniešu ikdienu. Vispār paldies. Jā. Nu, tu stāsti. Liels jums paldies par 100 subscriberiem. Piektdien mēs filmēsim video atsevišķi par pateikšanos jums. Jā. Ja mums ir 100 subscriberi. Jā, būs jautri, es domāju. Pēdējiem video, zini, cik laiki bija? Nu. 32. Brāl, par Tarārā. Tarārā. Šits nav vecās būdas epizodes vēl palicis. Galvenais, lai mums tagad neievelk makšķeri iekšā ūdenī, kamēr mēs te svinam. Jā. Labi, tad mēs dzersim tēju, gan jau mēs vēl uzfilmēsim, jau mums stunda vēl laika ir. Tad jau svērsim. Es domāju, ka Raivo tētim vajadzētu būt kādu vietu, jo viņam ritīgi daudz zīves bija. Cerams, ka viņam būs. Es jau vairāk nepārspēšu, bet cerams, ka viņam būs kaut kā. Jā, tā jau jāatcer. Es savu misiju neizpildīju šodienas. Man toči nekā nebūs, jo man nav tik... Tev var būt. Nu, mazāk. Moši tev kaut kādi ir mazāk pa manīm to. Nu, var būt, jā. Bet man tā šeit nav. Nu, jā. Man tā laikās, man kaut kāda līdzīga tā kā tev. Re, kur viens onkuls līdaka izvilka ārā tikko. Nē! Jā. Un tā kā tā, labi. Tad tiekamies vēlāk. Atā. Raivo, tikko šis lielais makšķernieks noķēra šī tādu skaistu zivtiņu. Lielāko laikam, kas mums visiem ir šodien. Kādas tavas emocijas? Izcils, tas ir pēdējā stundā vienkārši. Jā, viņam makšķeri tur viss notika, viņiem makšķeri tur saplīs viss, un tagad tik jauni paņēma, un viņam aiziet aizgāja visi. Jā, es būšu tagad šodien pievalsts. Labi. Nu, sitīs, nesitīs. Labi. Jā. Ejam nost. Beidzās. Viss iet arī. Jā. Vai kur viss nāk. Šitā darīšu. Jūs man filmējat uz sevi? Uz tevi. Jā, priekš mēs ejāt. Tagad nosvers visu. Es ceru, ka Raulās tagad mūs. Viņš saka, ka viņš noķēra vēl divas. Un viņam mēs vērām bija 415, man bija 425 gramu. Tas ir vēl noķēra. Es ceru, ka viņš vēl nenoķēra arī. Es ceru, ka es būšu augstāk par viņu. Viņš iet manā klasē. Es noteikti nebūšu. Man ir maziņas jūtiņas, bet nu diezgan daudz. Kāds 8 jau ir. Tagad jūs tagad redzēsiet rezultātu. Un tā gaņā tagad pēc šitā video gaņā runās. Jā. Būs tā. Nu, mēs jau uzfilmēsim, kā tu runās. Jā. Labi, pagaidām tā. Raivo nebija mazākā zivs, diemžēl. Prasīja gan. Visi prasīja.
Kur Roberts kaut ko cenšas. Ko mēs neizdarījām pašā sākumā. Arī. Jā, tās zivs būs kaut kādos mazos kubiciņos. Informācija šodien Pēc mums ir saldīgi kvalitāte. Jā, labi, kaut kāda informācija tā. Otrā vieta, Valērijas Sirmais. Sirmais. Tātad pirmā vieta ar 2 kilogramiem 703 gramiem. Šodien mums uzvar Kristaps. Arī Aino. Super. Labi, uztaisam varbūt vienu kobildi. Un tad vairāk jūs neaizskavēšu. Paldies par ierastu. Tātad jā, sacensības beidzās, mēs tagad ejam ar mašīnu. Droši vien šitas ir pēdējais brīdis, kad mēs runājam ar jums. Jā, Raivo stāsta kaut jau. Man bija iespēja dabūt mazākās zivs balvu, bet es nedabūju. Un jā. Jā, nu, bija daudz mazas zivtiņas. Bet, nu jā, Raivo arī bija maziņa, bet, nu, viņš nedabūja. Jā. Tā kā paldies vēlreiz par 100 subscriberiem. Tad jau, jā, tiekamies citos video. Atā. Tur iekšā ir. Redzat? Nu jūs varat nākt ciemos sasildīties. Jā, tā mēs te tagad pagaidām kaut ko padarīsim un rādīsim jums rezultātu. Operatoriņš. Jaunu dienu, ļieši viss jauns, mēs paši jaunu. Kā mēs izdarījām? Te viss, jā. Nē, es nosvies pagājušos video skatīties.